Tātad gan Hose, gan Ankipāns ieejam zonā. Ellisons un vārti jau pirmajā minūtē. 34 sekundes nospēlēts. Mats Ellisons viens pats pa kreiso malu aizlavījās līdz vārtiem. Un, Endijs Čiondo negaidīja visticamāk metienu. Endijs Čiondo varbūt tās vēlāk, bet Matam Ellisonam tie ir, ja nemaldos, 4. vārti. Vien būs pilnā sastāve, tikmēr Hose dodas uzbrukumā. Pats izdara metienu un vārti. Un vārti. Viesu komanda jau spēlēja pilnā sastāvā. Čiondo kļūdījās. Par šo vārtsargu ir viens interesants fakts. Viņš ir 2 reizes draftēts. Tver ripu. Jā, pārtver ripu. Dārziņš un vārti. Kuriozas vārti. Tiešām. Un Ellisonam tie ir 2. vārti šajā mačā. Viņš to tagad, kļūdījās vārtsargs. Šeit ripu pārtver Dārziņš, piespēlēja vārtu priekšā, Ellisons. Un, Grūti pat pateikt, no kurēts. 2005. gada sezonā Rīgā spēlēja metiens vārti. Beidzams metiens. Rētlīgi izpildījumā 4-0. Es aizbraucu aiz vārtiem. Miķels Rētlīgs, Kostons it kā pārvietojas, bet starp kājsargiem. Labi spēlē Ulanovs. Viesiem 4. uzbrucēja Trīnieks, Andrušenko. Vārtu priekšā. Šķiet, ka tas bija 70. numurs. Tas ir labi. Tas ir tāds diezgan mazākumā. Rizancevs vārtu. 4-2. Līdzīgā situācijā kā Pārtver piespēle un ļoti labi laužās Cipuls. Uz vārtiem noraidījumu nav Širokovs. Spēcīgs metiens. Vēl viens metiens vārtu mazākumā. Skatāmies, šeit ļoti labi Cipuls pacīnījās. Širokovs ieguva ripu. Nemeta uzreiz pauzes, spēcīgs metiens un Tribuncovs vārtu priekšā. Kartigans. Metiens vārtu! 6-2, Mats Kartigans. Ripa paliecās, neapturot to no gaisa. Kartigans viens pats. 2 vārti mazākumā, tā vēl nav bijis. Lieliski nospēlē. 79. Gaida, kamēr notiks maiņa gan savā komandā un arī mūsējie maiņas. Kārtējā kļūda Suško, Ellisons 1-1 metiens 7-2. Matam Ellisonam 3. vārti. Suško 9. numurs, 2. maiņas aizsargs. Vadims Suško un Mats Ellisons 1-1. Skatāmies vēlreiz, cik gudru metienu izpildīja Ellisons viltīgi starp kājsargiem. Visiem izdodas iegūt ripu jau pēc Ulānova metiena. Pēc Ulānova mecēs Igors Ulānovs. Lūk, vēlreiz atkārtojumā. Neliela pauze. Tur gan mūsējie, tur Laviņš priekšā bija un patraucē. Atgriežās Kartigans laukumā. Petrovīckis, Kartigans. Pats izlaužās. Metiens vārti! Kādi viņi pret 3. Skatāmies, Kartigans pats uztver ripu. Pēc tam, ka iznāca no sodīto soliņa apspēlē Antonovu un nogulda vārtsargu metiens tojā augšējā stūrī bezspēcīgs Kostons. Arī viņš jau 4 ripas šajā spēlē ir ielaidis. Jā, un vārtu priekšā un atkal kļūda. Ļoti skaisti vārti. 8-4. Arī šoreiz Mihaļova izpildījumā. Vairākas kļūdas mūsu aizsardzības zonā. Mīnskas Dinamo rindās, redzam. Šeit Blinov piespēlē Petrovickim. Tāpat nav kļūda, tā vienkārši tāda nelaimīga apstākļa sakritība. Ļoti bīstama ripa atlets un vārtu. Šajā gadījumā negribētu zaudēt. Vārds viesiem izdevies atgūt. Skatāmies atkārtojam. Nomos aizbrauc aiz vārtiem un spēlē mazākumā šajā situācijā Sotnieks. Iegūst ripu, piespēle Ankipānam. Kartigans, metiens. Atsit ripu Kostons un 20 sekundes līdz kārtējam panākumam 6. pēc kārtas. Jo pirms tam arī Čehovs Vīčes, ja nemaldos, mēs bijām uzvarējuši. Jā, papildu laikā, bet uzvarējām. Vēl viens metiens. Dažas sekundes vēl līdz maču beigām. Spēle ir noslēgusies ar rezultātu 8-5. Rīgas Dinamo uz